I wanted to tell you about my sad story with me and my 3 children and ask if there's anyone that has any information that could please help me and my 3 kids. Latvijas pilsonis Andris nav vienīgais, kurš iespējams Norvēģijas bērnu aizsardzības dienesta dēļ ir nonācis tuvu izmisumam. Tūkstošiem cilvēku savus bēdu stāstus par Norvēģijas varas iestāžu rīcību ar viestrādnieku un pat pašu norvēģu bērniem izvietojuši internetā, nosaucot iestādes darbu par mūsdienu genocīdu. Interneta saitos izveidoti pat blogi, kuros apkopoti šausmu stāsti par bērnu spīdzināšanu, atņemot viņus ģimenē. Piemēram, Tomasam un Marijai piespiedu kārtā atņemti dviņi, kuri sirgst ar autismu un nodoti katrs savā audžu ģimenē. Citai ģimenei piedraudēts, ka audžu vecākiem atdos vēl pasaulē nenākušu bērniņu. Ļoti daudz gadījumu. Mana māte to dienā visu laiku to vien tik dara, kā raksta uz avīzēm un uz tam visam internetu adresēm, kur šis notiek, tāpēc, ka tas ir ļoti aktuāls jautājums Norvēģijā. Bērnus no viesģimenēm izņem dažādu sīkumu dēļ. Andris ir novērojis, ka katrs viestrādnieks, kurš ierodas tālajā Norvēģijā, reāli var necerēt dzīvot kopā ar saviem bērniem. Ja ģimenēm nav līdzekļu, lai cīnītos par savām atvesēm, viņi ir gatavi savus bērnus pat nolaupīt. Tiem, kam nav nekāda iespēja, viņi vienkārši iekāp iekšā lidmašīnā, aizlid atpakaļ uz Poliju, pazvan tam poļu, tam laupītājiem, kas nolaup tos bērnus. Un viņš izdara savu darbu, viņi samaksā par to ņem naudu, viss ir kārtībā. Poļu ģimenes atgūstot savus bērnus no dzimtenes vairs pat neizbrauc, lai viņus neskartu Norvēģu bērnu aizstāvības dienests. Šī gada sākumā kādas situācijas risinājumā iesaistījās pat Indijas valdība. I lost my 4 months little baby and 2 years old son. Indiešiem atņēma bērnus tikai tāpēc, ka viņi ēdot ar rokām no šķīviem. Bet tās ir viņa tradīcijas, viņi tā ēd. Un tikai tāpēc viņam atņēma bērnus. Un tur ļoti arī ilgs process gāja, bet dabūja atpakaļ, izkaroja atpakaļ bērnus. Indijas ģimenei tik tiešām paveicās, jo esot mammas un tēti, kuri gadiem cer uz brīnumu, lai savas atvases atkal ieraudzītu un rūpētos pēc saviem ieskatiem, nevis norvēģu tradīcijām. Internetā atrodamā statistika par Norvēģijā audžu ģimenē sadotajiem bērniem, piemēram, 2007. gadā ir šokējoša. Vecākiem atņemti gandrīz 12,000 dažādu tautību un vecuma mazie cilvēki. Latvijas ārlietu ministrijā gan par Norvēģijas bērnu aizsardzības dienesta attieksmi pret viestrādnieku ģimenēm nav informācijas. Manā rīcībā tādas informācijas nav, ka būtu tieši par šo dienestu kāds sūdzējies, bet jāsaka, ka mūsu konsulārā dienesta darbiniekiem visās tajās pasaules valstīs, kur tā tad ir, kur strādā mūsu dienests, neapšaubām ir saskāries ar daudzu dažādiem gadījumiem, kas ir tikuši risināti, ir tikuši atrisināti. Andra skaudrā dzīves stāsta risināšanā šobrīd aktīvi iesaistījusies gan ārlietu ministrija, gan arī Latvijas vēstniecība Norvēģijā. Latvijas kompetentās sociālās iestādes jau ir iesaistītas apstākļu noskaidrošanā un šo nepilngadīgo bērnu lietas risināšanā. Norvēģijas kompetentās iestādes tātad ir saņēmušas mūsu iestāžu lūgumu, un šobrīd tiek gaidīta atbilde no Norvēģijas uz jautājumu, kāpēc tātad šie 2 nepilngadīgie bērni ir tikuši ievietoti ārpus ģimenes aprūpē. Tiesa gan mūsu valsts iestādes nedrīkst apstrīdēt, piemēram, Norvēģijas tiesas vai sociālo dienestu lēmumus. Tomēr Andris, kā mūsu valsts pilsonis, savā nelaimē nav un arī nebūs viens. Cīņa par bērniem ir tikai sākusies, un vēl paies krietnes laiks, kamēr šai situācijai būs risinājums, skaidro ministrijā, aicinot Andri šajā grūtajā dzīves posmā nenolaist rokas. Pēc tā tiesas sprieduma advokāts ir ieteicis tālāk neturpināt, jo ka varētu būt vēl sliktāk. Man jāsaka, vai vēl sliktāk var būt kā šajā gadījumā. Es domāju, šī cīņa ir šim cilvēkam jāturpina un, ja vajag, varbūt arī jānomaina advokāts, kas varbūt, teiksim, var palīdzēt iet tālāk, jo katrs lēmums un tiesas spriedums vienmēr viņi ir iespējams apstrīdēt, teiksim, kādā augstākā instancē. Inese Supe, Ilgvars Frīdenbergs, Ansbergs, Tautas balss.